katru dienu manā lūkšanā bija katedrāles atjaunošanas lieta, un kungs palīdzi to virzīt uz priekšu visu šito gadu garumā. Tas patiešām bija maratons un riktīga cīņa ar amerikiešiem, bet paldies Dievam, ka ir etaps noslēdzies, bet vēl Erģeles un Sapju Diemantas baznīca un citas lietas, to amerikiešu ir daudz. Ir likumdošanas sakārtošana, TVT Latvija, Divine Renovation projekts, un tas pats arī Alfa kursu projekts. Tā ka faktiski katra lieta no Dieva ir jāizdara sākumā. Ne sākumā, bet vienkārši tu sāc darīt, lūdzies, cīnies un iet uz priekšu. Tad ir tikai laika jautājums. Bet tur patiešām tā ir tāda, kā es vispār nevienreiz teicu, ka tas ir tāda nāve manam ego, jo principā gribās jau visu sakārtot, ar visu tik galā, bet Dievs tev parāda, nē, pēc manis netiksi galā. Tad, kad tu, tā kā Svētais Pēteris visu nakti zvejojām un neko nenožēļām. Un tādēļ pie Dieva kapitulē tikai tādā veidā. Tā gāja ģimnāziju bija, tā bija Rārzī un ar daudzām citām vietām. Tiešām tikai caur kungu, bet mūsu daļa jāizdara arī, protams. Tas ir, jā. Un tad tas ir tāds ekskluzīvs maisījums. Tad ir tad var izdarīt daudz vairāk nekā cilvēka iespēja robežās. Dievs patiši nerobežas. Tā, paldies. Labi, Dievam. Arī